Čau visiem! Šis ir autorīga podcasts Nebrauc virsū, kur es lāsmu cenšos saprast pasauli, kur valda motori, dzinēji un dažādas lampiņas, kas, manuprāt, vienkārši deg panelī. Man palīdzēs divi džeki no autorīga, Artūrs no pārdošanas un Dāvis no tehniskās daļas. What's up? Čau, čau! Viņi par mašīnām zina visu. Ko es te daru? Man ir vienkārši man tiesības, ja kas vienkārši, jā. Arī spēcīgi, vai ne? Pilnībā pietiek. Šodien mēs ķersimies klāt 3 mūžīgajiem jautājumiem. Audi vai BMW, benzīns vai dīzelis, un vai auto labāk pirkt Latvijā vai arī ārzemēs. Protams, visiem jau sen ir sava taisnība, tikai mēs to vēl nezinām. Ierakstiet komentāros un pierādiet, kā jūs zināt labāk. Artūr un Dāvi, kas visvairāk piesaista jūsu uzmanību? Rūcošs izpūtējs vai tukšas bankas konts pēc mašīnas remonta? Man liekas, tas ir ideāls kombo visiem. Tas nāk tā kā komplektā. Auto, jo tukšāks ir maks. Bet rūcošs izpūtējs nevarētu arī būt diezgan tāda smaga problēma. Tur arī ir tas tukšums kontā. Rūcošs izpūtējs un tad... Tukšums kontā. Ja viss nonāca līdz tam, ka izpūtējs jau rūc, tas nozīmē, ka visticamāk arī kontā ir tukšums. Tas ir slikti? Nevienmēr labi. Daži to izdara speciāli, lai tur kaut kas parūc, bet... Jā, es ļoti daudz esmu dzirdējis, paklausījos, kā man rūc mašīna. Bet tiem, kam tas izveidojās dabiski, visticamāk, ka jau ir auzas. Un cik apmēram tas varētu ieškebināt bankas kontu? Atkarīgs no tā, kas tieši noticis. Audi vai slēpjas. Te jau viss ir skaidrs. Pa lielam BMW tad jāmeklē kaut kur papildus līdzekļi. Audi kaut ko var sagribināt. Īstais, draudzi, nevienmēr tā ir. Beidz, Audi tev vienmēr iedod to life space, tā kā tev ir tas brītiņš padomāt vēl. Cilvēki, kas nopērk Audi, viņiem arī dažreiz iztrūkst. Nav tā, ka vienmēr cilvēks ir nopircis BMW, tas nozīmē, ka viņam ir pilnīgi tukšs maks un nav par ko remontēt to mašīnu. Cilvēks nopērk BMW, viņš zina, ko viņš var paļauties. Viņš zina, ko viņš var atļauties. Kur ir tavs BMW? Servisā. Atbild uz mani jautājumu. Kur ir tavs BMW? Mans BMW mājās stāv. Kur ir tavs Audi? Man nav Audi vairāk. Ok, bet, piemēram, kāds ir tas range, cik izmaksātu katrai markai tas remonts? Kā rūts, tas dzinējs, izpūtējs. Sāksim ar to, ka pieņemsim BMW tā tipiskais Latvijas dīzeļu variants, divnieciņš, kas ir visur. Sāksim ar ķēdītēm noteikti, ne? Visiem taču patīk sarunas par ķēdēm. Ķēdēm, visiem tur, ko ķēdi mainīt? Kas tur darīts? Mašīnai ir čeini kaut kādi? Jā, piedziņas ķēde, kas atbild pārsvarā par visu dzinēju darbību. Pa lielam, tur cenas variējās, kādas kvalitātes detaļas mēs liekam, kur mēs to visu taisam, cik kvalitatīvi to visu saliekam, bet tāds vidējais startiņš varētu būt 1500. Tas ir darbs plus detaļas. Tas tāds interesants paradoks, ka tā ķēde nav zelta, bet, lai salabotu Audi ķēdi, dažreiz ir jāsamaksā vairāk kā par zelta ķēdi. Nē, Audi ķēde ir kaut kur sākot no 1700–200 eiro, bet tu brauc ar Audi, nevis ar BMW. Tu jūti to. Tā ir katru dienu. Bet tas zinājis, viņš vienkārši beidz kaut kurā momentā, viņam tāds, viss, man ir apnicis strādāt, davai labo mani. Nē, tas vienkārši tā konstruktīvi dilstošā detaļa. Karstums, augstums, pātrinājumi, tur viss tas maļās, griežās, dilst un attiecīgi līdz ar to veidojās tas moments, kad vajadzētu mainīt. Tas ir principā tas pats, kas bremzes. Cilvēks brauc, viņš bremzē līdz brīdim, kamēr atnācis laiks mainīt bremzes. Pa lielam tad šis ir remonts, ar kuru jārēķinās, jo tas ir vienkārši nolietojums. Tas ir, tā ir standarta nolietojuma pazīme dzinējam, bet jāskatās, protams, to visu var pārbaudīt pie iegādes. Piemēram, BMW ir izdomājis tādu foršu feature, ka tu vari ieskrūvēt tādu skrūvīti, kas parāda, cik traki tā ķēde nodilusi. Bet Audi jau īsti pārbaudīt nav jēgas. Audi tu var dzirdēt, ja tu iedarbini, viņa nograbinās, tad pa lielam nopērc un brauc. Es savējām nesamainīju. Forši, kur ir tavs Audi? Bet BMW gan man nācās mainīt. Ok, puiši, tad jūs varat ieskicēt skatītājiem, kāpēc jums ir tāds bīfs par Audi un BMW. Un jūs varat katrs paskaidrot, kāpēc jums katra automarka ir katram tuvāk. Zinies, varbūt sākšam. Manuprāt, mašīnas ir kaut kas vairāk, kā tikai tehnika, ar kuru tu pārvietojies no punkta A līdz punktam B. Tā ir kaut kā tāda sirdslieta, un katram
kam auto ir sirdslieta, ir kaut kāda sava favorīta. Teiksim, vienam patīk Mercedes, ir Mercedes mafija un viss tā tālāk. Dažiem patīk bembīšana. Un, godīgi sakot, nesaprotu cilvēkus, kuram patīk Audi. Manuprāt, tā ir absolūta mašīna bez dvēseles. Viņam nav nekas tāds Tik traki. iekšējais, kāpēc tev ir jānopērk Audi. Tur bēnbis, jā, tu saproti, kāpēc cilvēki pērk bēnbis. Ir pat kaut kāds bēnbju šoferu stereotips un kaut kāds tēls, kas brauc ar bēnbīšiem. Tas pats ir ar meršiem. Tur viņš iekāpa geļikā, aizcēra durvis un viss tā tālāk. Tad ir borzie. Bet kurš brauc ar Audi? Nu, mana ģimene brauc ar Audi agrāk, kad, jā. Nu, viņš bija tāds labs braucamais, ļoti izdevīgs braucamais, tādā oranžā krāsā, ka pa puspagastu varēja redzēt, ka tu iebrauc iekšā pilsētā reāli, bet mums vairs nav Audi. Tur jau tā lieta, jums vairs nav Audi. Un šobrīd sēž blakus dāvim, es jūtu karstumu, kāds nāk no viņa. Jā. Kurās. Tu sēdi savās biksēs, ja nelic ārā. Kāpēc ir vispār tas kā es uzskatu? Man ir bijuši 4 BMW un 2 Audi. Tādi, ikdienas lietošanā, kas ir bijuši vismaz pusgadu ikdienā braukuši un tā tālāk. Cik es esmu ieguldījis bembīšos un Audi, tur ir tā starpība, vienkārši. Bet saproti, BMW visu laiku prasa kaut ko. BMW prasa, visu laiku tev iedod man kaut ko. Bet kas ir tas iemesls, kāpēc tu atkal nopērci BMW? Tu saproti, kur ir tā? Tur ir kaut kas, kas tev velk uz to bēnbi, jā, es piekrītu. Bet atkal, ja tu gribi mierīgu dzīvi, jo pieaugušāks tu paliec, jo līdzsvarotāks ir tavs prāts, jo vairāk tu sāc domāt, man tas servis apmeklējums ir apnicis. Es gribu iekāpt, komfortu aizbraukt mājās, es gribu Audi. Kas tev vairāk klāsmu patīk, Audi vai BMW? Es teikšu tā kā manā ģimenē ir bijis Audi, un viņš nebija krūts Audi, tāpēc man viņš varbūt likās, jo es esmu cilvēks, kuram patīk, kā viņš vienkārši izskatās, man jo smukāk, jo labāk. Tāda ir lielākoties, manuprāt, dāmu loģika. Es neesmu dāma, kura tur riktīgi ieskatīsies, kas ir izdevīgāk un tā tālāk, ja ir ļoti skaisti, normāli brauc, ņemam. Bet par BMW man arī ir savs viedoklis, tāpēc, ka vienmēr, kad tos bembistus redzēju uz ielām, viņiem tas viņi grib nobiedēt cilvēkus uz savu dzinēju, un man tas riktīgi trigeroja. Man bija tā, ka es arī sabīstos vienkārši no tiem bembistiem reāli. Man bija tāds, ka Dievs varēja idiots. Bet vēlāk, laikam, ejot, behas man, laikam, vairāk ir iepatikušās, bet man arī tādi smuki audziķi patīk, kaut kāds apieci. Tas arī tāds glauns izskatās, bet behas arī skairs. Es tāda pa vidu. Bet es esmu dzirdējis, ka behas ļoti daudz lūdz, diemžēl. Ļoti daudz jūs varat cilvēku komentāros ierakstīt, cik reizes jūs savā lifetime esat labojuši savu behu, un cilvēki, kuri ir Audi brauc, cik daudz viņi ir labojuši savu Audi. Nē, labi, nav tā, ka Audi nelūst, bet Audi, pieņemsim, tie remontiņi tādi, nav tik globāli, kā, pieņemsim, bembim. Cik bembim ir ķēdes resursi? Tu man izstāsti to tagad N47 motors, ķēdes resursi. Labi, tu esi pieskāries. Es esmu pieskāries. Vēl ar radījumam. Bet, labi, pieņemsim 150,000. Plus mīnus. Jā. Audi? Audi višķi vairāk. Cik? Bet, labi, ja mēs pakomentējam, teiksim, to, ka tur cilvēki biedē citus cilvēkus braucot ar bēnbiem, jā, tā tiešām dažreiz ir. Ir tīpaši jaunieši, viņi sapērk vecas lamatas, kur viņi grūž iekšā naudu. Tas kaut kāds žurkas reāli kaut kāds. Pavisam nesen Višķielā apmetās viens bēnbīts uz jumta. Viņš nepaņēma līkumu un apmetās uz jumta. Tur pat kaut kāds sižets ir bijis. Dekpunktā gan jau kaut kādā. Noteikti. Es ļoti daudz skatos dekpunktu. Jā, viss ķengraksts saskrēja skatīties, kas tur notiek, bet es saprotu, ka visi ir veseli un dzīvi, bet bembīns jau vairs nav dzīves. Bet, jā, tas ir tas stereotips, kas pierādās un kas ir, bet ne visi jau ir jaunieši, kas grib izrādīties, un kas ir agresīvie, kas grib parādīt, ka viņiem ir skaļākais bembis. Jā, jaunieši, kas nopērk Audi. Jā, Dāvi. Viņi mierīgi eksistē. Ir arī cilvēki, kas vienkārši nopērk BMW, jo bauda to marku. Viņi tikpat mierīgi brauc, kā ar Volkswagen, kā ar Volvo. Viņi vienkārši izbauda to braucienu ikdienā. Jā, piekrītu. Es varbūt pakomentēšu ar to. Tā kā tu iekāpjot tajā BMW, tu iekāp BMW. Tev uzreiz ir tā, sava veida, tev tā mašīna izaicina.
Nu, man vismaz tā ir bijis. Vienalga, tev ir 1,9, tev ir 3,0, tev ir 5-litrīgais. Tu vienkārši iekāpi tos BMW pedāls grīdā. Tu vari vairāk nekā tu vari. Jā, tev vajag sev pierādīt. Jā, viņam ir tur cita mentalitāte, manuprāt. Tu tā kā iekāpi un tā aura tajā salonā tāda. Tu paliec bad boy. Bet tas ir forši. Mēs arī šobrīd atgriežamies pie tā, ka tai mašīna ir dvēsele. Nu, dvēsele, jā, bet Audiks bija nemirstīgs. Mums tas Audi, Jēzus, mēs ar viņu dratējām 10 gadus, viņš bija nemirstīgs. Reāli nemirstīgs. BH, varbūt ir kaut kāda BMW sērija, kura nav, kur ir nemirstīga. Man liekas, ka katrai markai ir modeļi, kas ir modeļi un kaut kādi tur dzinēji, kuri ir labāki vai sliktāki. Teiksim, nav šaubas, ka BMW-šiem ir vājie punkti dzinējos, ka cilvēki liek naudu, jo tā mašīna izskatās labi. Viņa tagad jau palika salīdzinoši lēta, bet cilvēki neapzinās, ka zem tā lētuma un tā prēmijuma slēpjās otrā monētas puse. Kad tur ir apkope, tur ir remonts un tā tālāk. Protams, ir arī kaut kādi labi dzinēji, kas cilvēkiem, teiksim, tik ļoti nesagādā bēdas. Bet tāpatās ar to ir jārēķinās. Tā ir mašīna, tā ir jebkura tehnika, īpaši lietota tehnika, ka kaut kad vajadzēs. Taisnība. Es pagaidām vēl uzklausīšu puišu bīfu starp Behu un Audi, jo tagad būs tāds arī interesants jautājums, kā jums no vīriešu perspektīvas. Kāds būs jūsu viedoklis par interjeru, eksterjeru un tehnoloģijām? Kuram ražotājam, jūsuprāt, ir spēcīgāka pakete? Te atkal ir jautājums, uz kuru gada skaitli mēs skatāmies. Pieņemsim, ja mēs skatāmies no 2004. līdz kaut kādam 10, 11 gadam. Klasika tas, ar ko mums Latvijā cilvēki brauc. E60, E90, Audi A6, A4, B7. Es došu priekšroku Audi. Tas E60 salons. Es maksimāli biju gaidījis, ka tu pateiksi, es piekāpšos, šeit Bembis ir labāks. Nē, Bembis ir labāks. Varbūt, tur pirmā sērija 87. interjeras ziņā, ne eksterjers. 90. smuks ārpusē, smuks iekšpusē. 60. kas tā pa durvju ručku, tā kā žigulim. Pa vienu ausi iekšā, pa otru ārā. Bet tev ir durvju karte. Tā kā smuka, eleganta tāda, tiešām. Smuka durvju karte un tāds kromatāts kloķis, tāds rīktīgi šņirkt salonā, iet iekšā, tā kā žigulim. Pagaid, mēs tagad runājam par Audi un BMW pareizi? Jā. Es neko nejaucu. Nē. Šobrīd ir tā kā tu salīdzini Audi, teiksim, A4, 8. gada B7, kurim ir tāds pats panelis kā 2000 vai kaut kā 98. gada B6. Bet tāpēc, ka tas ir pārbaudīts, ka viņš... Tajā pašā brīdī BMW taisa kaut kādu facelift E60 salonu. Ko nozīmē pārbaudīts? Tehnoloģijas iet uz priekšu. Labi, bet skaties, pieņemsim, tajā pašā 60. Tu tagad pārliec 60. Klimats. Viņi izdomāja to savu ekrāniņu foršo. Klimats. Tu gribi, lai to pušu uz kājām. Cik viegli to ir izdarīt? Nē, tur ir viens kloķis. Tava temperatūra, viens kloķis pasažieru temperatūra un pa vidu ventilators. Es gribu, lai man pušu uz kājām. Kas man ir jāizdara? Cik darbības man ir jāveic? Audi tu pagriez visu. Audi pat ir podziņā 6. Iztaist man to darbību. Tev nevajag premium klasi, ja tu gribi vienkārši pārslēgt kloķi un braukt. Nopērc žiguli. Bet tas ir tas, ko tu izmanto. Jā, bet tu brauc komfortā. Kad tev sasalūšu kājas, tu brauc komfortā. Cilvēki brauc ceļojumās ar lidmašīnu, tur jau arī piloti iedomājies, čik saslēdz to, šeit pogas tā kā uz klavierēm nospēlē, lai tevi aizvest. Tā ir lidmašīna. Bet Audi tas pats. Tu visādas podziņas, tu vienu podziņu atbild par savu konkrēto lietiņu, tev vajag to lietiņu fiks ieslēgt, hops, podziņu, viss strādā. Tev bija kaut kāda pieredze ar, teiksim tā, ar tādu lietošanu un ka tevi kaut kas traucēja vai, teiksim, kaut kas patika tajās mašīnās, teiksim, salonos? Es ar Audi pirms gada braukāju, man bija tā kā patstāvīga tā mašīna. Bija. Un es vienkārši tagad atminos, vienīgais, kas man tā kā patika, bet man vienīgais nepatika, ka bišķiņ tā stūra bija, tāda kokaina. Man tādas vairāk smūt stūras patīk. Tas bija Audi A5 laikam, jā. Tāds. Tāds. Mēs sapratām tāds. Jā. Tāds smuks Audi. Viņš bija ļoti labs. Vienīgais, kas man trūka, tur nebija kameras aizmugurējās. Nebija vispār, tur tikai bija sensori.
Un par tām klimata kontrolēm. Dupsi sildīja, viss bija labi, tā kā būtu normāla man tā mašīna. Jā. Tur jau tā lieta, ka cilvēki ikdienā viņi vienkārši brauc, viņi baigi neiespringst tiem taviem kloķiem. Man galvenais, lai mūzika, kamera un es varu tā kā tronī sēdēt tajā mašīnā un visu pārskatīt. Jā. Par BMW es esmu vizzinājusies kaut kādā GT, kaut kā viņa tā saucās, man liekas, BMW GT. Viņa ir luxury. Bet viņa, es cik zinu, arī ļoti daudz viņa ņikojās no sērijas. Bet viņa ir luxury, ir kruta sēdēt iekšā. Tiešām tā, ka tu iesēdies un skaists salons, viss ir pa manai galmai. Redāvi, aprakstot tehnoloģijas, salona, interjeru, tomēr redzi, ko cilvēki saka. Cilvēki saka, ka... Bet Audi viss strādāja. Tad mēs atgriežamies pie tā, ka atkal BMW smuks, bet Audi viss strādā. Labi, mēs varam padiskutēt, kurš auto labāk der dažādiem cilvēkiem, piemēram, jaunietim. Ko jūs tagad uz sitienu ieteiktu? Man liekas, nevajag jautāt. Viņš noteikti ieteiktu BMW, es noteikti ieteiktu Audi. Bet kurējot? Nē, labi, varbūt pasakiet, kāpēc jaunietim vajag Audi? Pirmkārt, nav tā traģiskā pakaļpiedziņa. Tev ir jāiemācās braukt, lai tu mācētu braukt ar pakaļpiedziņu. Tur jau tā lieta. Bet tu par driftēšanu runā? Pa lielam, sanāk kaut kāda ārkārtas situācija uz ceļa, tev iznes ārā dupsi. Priekšpiedziņa ir vieglāk savākt, kas ir standarts. Ja tev ir labi pilnpiedziņa, tad tev tur jāmet krusti, tur neviens nemāk tik galā. Dāvis, man liekas, pastāstīšu piemēru no savas dzīves. Es 18 gados nopirku žurku. Man liekas, mums pus Latvija 18 gados nopirka žurku. Ar to arī piemērs beidzās. Paldies. Un es gada laikā ieguvu pieredzi, man liekas, lielāku nekā cilvēki iegūst 10 gadu laikā braucot ar... Nevērtē visu pēc sevis. Bet es varu runāt tikai par savu pieredzi. Saproti? Es uzskatu, ka braucot ar pakaļpiedziņu, tu vienkārši iemācies braukt. Tev ir manuāls. Mehānika gan jābūt obligāti. Tev ir manuāls, aizmugurējā piedziņa, un tu kontrolē mašīnu. Nevis mašīna kontrolē tevi, bet tu kontrolē mašīnu. Un tas arī cilvēkiem patīk. Bet no drošības viedokļa, ko ir vieglāk savākt? Priekšpiedziņu vai pakaļpiedziņu? Gan jau ka priekšpiedziņa. Paldies. Bet, ja tu nopērc Quattro un tevi sanes, tad ir jāmet krusts. Quattro nevar novaldīt. Nevar novaldīt. Tur ir baigā laimes spēle. Tur var mēģināt. Tas pats, kas nevar novaldīt. Ja tevi sanes, tur ir jāmēģina. Krusts. Bet, lai aiztais atstīns. Kādu pātru noskaiti. Un gaidi. Palielam, jā, bet, lai tev sanestu Quattro, tev arī ir jāpacenšās. Tikpat labi kā ar kaut kāds melnais ledus, tur nav jāatcerās. Tur vienalga priekšpiedziņa, pakaļpiedziņa, ja melnais ledus. Tur var izkāpt ārā un ļaut viņai slīdēt tālāk. Aha. Tad jaunietim, ko jūs tad beigās? Izvēlieties pieredzi, pērkat bembīšus. Ņemat, kas nāk pie sirds, galvenais, lai mehāniku. Pirmais uzskatu, ka vajag mehāniku. Arī kas pa kabatai. Jā, kāpēc ne? Pa kabatai. Labi, piemēram, ģimenei. Ko jūs no BMW vai Audi segmenta piedāvātu ģimenei? Tādi četri ģimenes locekļi. Ģimenei vēl kaķis varbūt, kurš brauc viņam līdz kaut kur vai suns. Tur vajag vietiņu arī būrītim. Būrītim, jā. Noteikti tas būtu universāli izpildījums. Jā. Universāls tas ir. Un ar lielo aizmuguri. Kūtiņu. Kūtiņu. Ar kūti aizmugurē. Palielam, jā. Tur, kur tu vari to kūti ieliet savu kaķīti un maus tālāk. Ģimenēs noteikti ieteikt Audi. Kā jau Lāsma minēja, viņa savu Audi nav baigi labojusi. Jo ģimene atkal ir tēriņi. Tu negribi dzīvot servisā. Tu gribi aizbraukt ar ģimenes svētdien. Kaut kur paēst, kaut kur uz kaut kādu, Liepāju tur pastaigāties. Tu negribi gaidīt mašīnu no servisa, lai aizbrauktu uz Liepāju. Tu gribi iekāpt Audi un aizbraukt uz Liepāju. Skarba patiesība. Tad es laikam palikšu pie Audi. Kaut kādā ziņā, man liekas, tas arguments, ka gribās ar ģimeni braukt, nevis gaidīt mašīnu no servisa. Iespējams, dāma šeit ir daļa patiesības, bet nav tā, ka BMW tikai stāv servisā. Tā nav. Nav, bet atkal viņš ir... Vienkārši ieplāno. Viņš ir cimperi ieplāno, ka tev būs jāizbrauc uz servisu, lai aizbrauc uz Liepāju. Jā. Bet viņš ir braucienu uz Liepāju.
Cimperlīgāks. Ievad servisā, ātri pa vakaru tur ar Pārbaudi, lai visi kārtībā. Visu, un tad mierīgi brauc. Bet vai nav tā, ka Beha kaut kā signalizē ar kaut kādām lampiņām, ka viņai tūlīt būs viņu jāved uz servisu? Nē. Vai viņā pat nekādus signālus nerāda? Viņas ir diezgan gudras, viņas pasaka. Nu, nevienmēr, protams, pasaka, bet kaut ko pasaka. Man neviena nekad nav brīdinājusi. Viņas tā, ka kaut ko pasaka, bet kaut ko arī patur tur prātā. Tā kā noslēpumiņš ir viņā. Tāda intriga tur. Intriga viņas tur. Tur skatoties, protams, kāds autiņš. Ja viņš ir vecāks, protams, viņš pasaka mazāk. Ja viņš ir jaunāks, viņš pasaka vairāk. Tad mēs skatoties, kādus tos auto izskatām, ja mēs skatāmies kaut ko pavisam tādu jaunos, gudros autiņus, tad, protams, viņi pasaka. Ja mēs skatāmies kaut ko 2000. gadu sākumā, tad tur ir arī laimes spēle. Gāča, sapratu. Un uzņēmējiem kādu jūs ieteiktu modeli BMW vai Audi? Tādam biznesmēnam. Viņš smaržo pēc biznesa. Skatoties, kādu viņš mēģina sasniegt mērķi. Ja Jautājums, cik veiksmīgs viņš ir biznesmenis un cik ilgi viņš sasniedz savu to biznesa pīķi, un viņam ir tā nauda un viss. Viņš var nopirkt BMW. Ka nauda nav problēma. Jā, pīķis nav problēma, tu vari guldīties tajā mašīnā, nopirkt BMW. Jā, starp citu, ļoti labs jautājums, cik veiksmīgs ir tas uzņēmējs. Dažiem vajag tā, ka viņam vajag autiņu, lai dabūtu kaut kādus klientus. Viņam ir jāparāda, ka viņš ir krūts, viņš ir kaut ko sasniedzis jau, viņam ir klienti, viņam vajag dabūt papildus, un viņš atbrauc ar kaut kādu krūtu bembīti. Ja viņam plānojās visu laiku braucienu starp pilsētām, starp valstīm un tā tālāk, tad varbūt viņam vajag kaut ko tādu, kas būs vienkāršāks, varbūt pat Audi. Kā mēs šeit samainījām. Jā, mēs tam bam. Kurš šādi tā gadās? Nē, tas ir viss kārtībā. Vismaz, viņi piekāpjas viens otram. Tas man patīk. Jums nav tā, ka jūs esat kaulā. Kompromiss, exactly. Bet kurš tagad ir krūtākais modelis BMW un Audi? Kā viņi saucās? Jo es kaut kādas behas redzēju, viņas pēc robotiem izskatās. Jā, 7. sērija jaunā. Man liekas, te mēs kopā sadosimies rokās. Ko jūs domājat par jaunāko modeli BMW? Tam ir jāpiekrīt, ka jaunie modelīši, katram, protams, sava gauma. Dažiem patīk tādi autiņi, dažiem patīk tādi autiņi, bet pēc personīgā viedokļa viņi pašauši kaut kur garām. Tieši arī vizuāli. Arī skaties uz to mašīnu, nesaproti, tas ir Renault, vai tas ir BMW, vai tas ir Ķīnietis. Dažreiz skaties un no pirmās skatiena. Agrāk kā bija, kur brauc BMW, visi zina, brauc BMW. Vai tur Mercedes, Audi. Principā viņiem bija kaut kas tāds savs raksturīgs. Tagad viņi kaut kur ir aizšāvuši mazliet garām. Varbūt mēģinot kaut ko jaunu, viņi ir, manās acīs, viņi pazaudējuši to BMW autentisko izskatu. Jo tagad, tas purniņš, tās līnijas, protams, jāiet līdz laikmetam, bet pietrūks tā, kā Artūrs teica, tu skaties un tas ir BMW. Tagad tu skaties un tas ir Citroen C4 kaktus. Viņi nav gadījumā iedvesmojušies no tām Amerikas mašīnām, kas Amerikā ir. Es neaizmirsu, kā viņas sauc, bet viņas arī kā roboti izskatās mašīnas. Tāds huge. Transformers? Jā, es viņus tā dēvētu, bet es domāju, viņi tā nesauc. Transformers. Principā, jā, kaut kādā ziņā tu skaties un nesaproti. Ok. Un lauku zelim, ko jūs piedāvātu? Audi. Lauku zelim. Gan jau, ka šeit es piekritīšu. Pa gruntovku, lai dratē. Tikai Audi. Tikai Audi, tikai Quattro. Viņam vajag tā, ka viņš iebrauc mežā, viņš iebrauc pļavā, viņam tur rati griežās. Šeit es laikam būšu Dāvi pusē un piekritīšu, ka tur lauku zelim vajag kārtīgu zirgu. Bet atkal, ja mēs tā paskatāmies, iztēlojieties ainu mežu, dubļi, stāv Audi un stāv BMW. Kas izskatīsies tā kā vairāk savā vietā? Man liekas, ka Audi labāk izskatās tā kā agresīvos dubļos. Kurš Audi, bet, ko tas kā salīdzināt, es nezinu. Jo BMW vairāk būs tāds šosejas tāds. Jā, vai šosejas, BMW vai Audi. Tur būs BMW. Šeit ir tāda ļoti tāds atsevišķs segments, kur Audi ir galva augstāk. Piefiksējam. Visi lauku zeļi. Ja tu esi lauku zelis, tad brauc uz tiekamies kvatriķiem dubļos. Iemklēsim tev Quattro. Jā, jo Latgalē un arī citos reģionos tie ceļi nav tā, ka glancēti. Es teiktu, ka mums Rīgas pagalmos arī tie ceļi ir tādi, ka dažreiz... Taisnība.
nesaprotu, Šeit gribās, jā. Šī ziema gan nebija tāda, bet ir bijušas tādas ziemas, kad gribās. Jā, kaut vai šodien brauc pēc savu kakao degvielas uzpildes stacijas, un vienkārši riepārs. Tur tādas bedres bija, ka tā kā, es nezinu, Latvijas ceļi bišķiņ pamostamies, bet... Es gribu normāli braukt. Vajag jaunu asfaltu. Jā. Vai ir kaut kādi konkrēti Audi vai BMW modeļi, kuri ir bijuši riktīgākie feili, tā ka priem izgāzušies? Abiem. Gan vienam, gan otram ir pilns ar modeļiem, bet tu vienkārši domā, kāpēc. Tā kā pilnīgi saprātīgs cilvēks, kā viņš var kaut ko tādu saražot? Nē, kļūdās visi, saprot, bet ko nozīmē pilns? Labi, BMW 46 kompakts. 46 kompakts. 7. sērija, 65. Esmu dziļākais BMW fans. Bet kā varēja saražot 46. kompaktu? Tāds nepabeigts projekts no rūpnīcas. Tā kā viņi uztaisīja pusceļā tāds, lai brauc. Audi A2. Jā, piekrītu. Audi A2, jā. Tā saucamā mugursoma. Backpack skip. Viņš tā arī izskatās kā tāda. Es zinu. Kā? Tā kā tāds bumbiņu uz ratiem. Nē, tā kā nokatota vienkārši. No abām pusēm. Jā, piekrītu. Jā. Tas ir tāds. Tu ražo mašīnas, tu esi Audi, tu esi tā kā topā. Bet atkal viņi ir mēģinājuši iziet uz to, ka tā mašīna ir viss caur no alumīnija. Labi, viņa nav sapūsi, bet tas nemaina lietas būtību, ka... Bet tu saproti, ko tas nozīmē Latvijas tirgu, kad mums drīz paliks tikai vienīgi Audi A2. Tāpēc, ka viņi nesapūs. Tāpēc, ka viņi paliks. Pēc Audi A2 brauksiet vēl 10 gadus. Vai es redzētu, mums arī nebūtu kaut kāda Audi A2? Es domāju, būtu interesanti. Labi, ka tu biji jautājis, ko vēl Audi TT veicējs? Nē, viņš ir. Ir stilīgs. Ir stilīgs. Nē. Audi TT, es pat tādu neesmu dzirdējis. Viņš arī plus mīnus tās pats kroplīts. Jā. Nav tik traks. Iepaļš. Katram savs. Katram savs, jā, bet... Savi smukuļi. Te mēs piekritīsim, ka 65. pirmais pirms facelift. BMW 7. sērija. 7. sērija pēc 38. Cilvēki gaidīja jau luksus. Viņiem likās, ka tulītās viņi nopirks uzņēmēji. Viņi tulītās dabūs foršus autiņus. Beigās dabūja amerikāni. E65 lūdzu. Tāds. Šis ir auto, kuru jūs varat nepirkt. Nē, galīgi nē. Arī jaunā 7. sērija tikko izrunājām. Tu liktu viņu kategorijā šajā, jā? Obligāti. Aha. Vismaz šobrīd. Luksus. Jauns maksā tur pāri simtniekam. Jā. Tu skaties un domā. Kāpēc? Vienkārši tu skaties un tu tāds. Kā? Jo, man liekas, vīriešiem varētu par viņu būt tāds viedoklis, jo, kad es redzēju viņu kaut kur uz Latvijas ceļiem ielās, es paskatījos, protams, kas pie viņa brauc pie stūres. Obviously, tur bija sieviete. Tā kā, sievietēm varbūt vairāk tā kā, patiktu, jā. Vīrieši, vai es redzēsim, mēs vīrieši pie tādas mašīnas stūres, tas ir labs jautājums. Bet atkal, vai sieviete ir ērti ar tādu braukt? Es nezinu, kāds tur iekšā interjers, bet... Jo, viņi ir... Tas ir kuģis, jā. Tas ir kuģis, jā. Iebraukt kaut kādā mazākā pagalmā. Labi, te pat nav runa par to, kas ir pie stūres. Man pašam ir diezgan laba pieredze braukšanā. Man būtu sarežģīti ar tādu braukt. Tāpēc, ka ar viņu kaut kur iegriezties, izbraukt kaut kur pie veikala, nolikt viņu, tev katru reizi ir jādomā. Jā, jo mums tās stajankas ir ļoti šauras. Jā, tu pērci foršu autiņu, viņš ir premiums, bet tev katru reizi ir jāuztraucās. Tajā brīdī tas vairs nav komforts, bet... Stress. Savu veidu apgrūtinājums, jā. Labi, pa lielam par failiem mums ir skaidrs apmēram, un tad, noslēdzošais šī segmenta jautājums, kuram tad zīmolam ir vairāk uzticīgi fani? Šeit rakstiet komentāros, par ko jūs vairāk fanat. Jā, te būs laikam jāprasa. Jā. Vai par Audi, jo mēs esam šeit tikai 2, tur viņi ir stipri vairāk. Mēs esam 3 vispār. 1, 2, 3. Nē, lāsmē mums prasa. Bet Lāsma pateica Audi. Es neko neteicu. Nē, man gan. Man liekas, ka katrai markai var būt savi atbalstītāji. Un es pilnīgi saprotu cilvēkus, kas fano par Audi. Es pilnīgi saprotu cilvēkus, kas fano par BMW-šiem. Līdz ar to uzrakstiet komentāros. Lai mēs saprastu, kur būs stiprāk. Beidzot atklāt to noslēpumu. Beidzot šis strīds ir izšķirts un ar jūsu palīdzību komentāros. Jūs varat spamot, cik vien jūs varat. Viens cilvēks ar 5 reizes uzrakstīts. Hell yeah, Audiks vai BH. Mēs varam doties pie nākamā segmenta, pie nākamā This or That beefa,
kas ir benzīns vai dīzelis. Es reizēm pati apmulstu, kad man ir jālai benzīns vai dīzelis. Es 5 reizes pārbaudīšu, un man ir bijis tā, ka es atnāku, man jāielai mašīna, es zvanu FaceTime vai nu bračkai vai tētim, es saku, tēt, kurš tā kā nozīmē. It kā viņus ir viegli atpazīt, bet vienmēr tas stress nedod, Dievs, tu ieliesi ne to. Vai mašīna uzsprāgs, ja tu ieliesi ne to? Nē. Noteikti nē. Uzsprāgt, neuzsprāgs, protams, var gadīties kaut kādi dzinēja defekti, līdz pat dzinēja nāvei. Bet tā, kad uzsprāg kaut kas tā, kad uzlidos un viss genokti, nē. Katrā ziņā tu savāri ziepes ar to, tu uzpildi citu degvielu, bet nekas traģisks tur nav. Kas ir tad jādara tādā situācijā? Vienkārši jāizpumpē, jāizsūc laukā? Vispareizākais būtu, lieki nedarbināt. Ja ir saprasts, kad ir savārītas ziepes, sajauktas degvielas, evakuators servis, sūknējam ārā tīram sistēmu. Bet viss ir atkal atkarīgs no tā, cik daudz mēs ielējam. Pieņemsim, tur kaut kādi 10 eiro sajaucām, nekas pielējam pārējo īsto pilnu bāku un vajadzētu visam būt ok. Varbūt raustīsies, viņam kaut kas nepatiks, bet nekam trakam nevajadzētu būt. Viņš kur raustīsies. Es ar citu šo aktuāls jautājums, jo mums bieži cilvēki nopērk autiņu, tīpaši tie, kas brauc tur, ar benzīnieku, viņi tagad nopirka dīzeli un jautā, kā man atcerēties? Mēs vienmēr parādām, ka rekur atverot lūciņu, kur pilda degvielu, tur vienmēr ir gandrīz vienmēr uz korķa ir rakstīts tur dīzeli vai 95. benzīns. Un tad cilvēkiem katru reizi vienkārši jāpaskatās, ko viņi lej. Es to nezināju līdz, kamēr es zvanīju, un tagad es visām mašīnām praktiski, kuras ņemu kāršēringā vai kā, ir tur tāda naklejka no sēras. Jā, bet tas ir arī pieredzējušiem braucējiem, tas ir ļoti aktuāli, jo, man arī dažreiz ir tā, ka es dienā izbraucu tur ar 10 autiņu un kaut ko vajag uzpildīt, tas piebrauc tā. Benzīns, ok. Šitais ir aktuāli, tas ir visiem. Darba procesā tu tur mauca visādām jāuzpildās piebrauc. Bišķiņ sekundi padomā. Un tāds kauns par sevi paliek, kā tu tā vari nezināt. Tad gan, ka neviens to neredz. Jā, vai ne? Es domāju, vienīgais varbūt darbinieks skatās kamerā, ko žuļīgi. Ko tu lieti? Neko lieti, Bet kurš šobrīd ir populārāks tirgu no degvielas veidiem un kāpēc? Pašlaik Latvijā mums ir izplatītāki dīzeļi un pērk arī vairāk dīzeļu auto. Pērk arī benzīniekus, tīpaši pēdējā laikā. Man liekas, ka cilvēks pamazām iet uz pareizo pusi un sāk pildīt labo degvielu. Benzīns ir labāks nekā dīzelis? Protams, tīrāka degviela. Ja mēs skatāmies no ekoloģijas viedokļa, labi, pieņemsim, benzīns varbūt ir tīrāka degviela pati pa sevi, bet atkal dīzels ir ekonomija. Kāpēc cilvēki ņem dīzeli? Pirmkārt, viņi redz to tablo, kas ir pie uzpildes stacijas. Benzīna cena, dīzeļa cena. Dīzelis ir lētāks. Dīzelis ir lētāks. Ko tu tur tagad ietaupi? Es saprotu, agrāk, pirms 15 gadiem, kad starpība ir diezgan liela, 20 centīmi, un tad cilvēki, es pirkšu dīzeli. Tad tagad, es nezinu, tur starpība ir 6 centi. Kas mainās? Tikai 6 centi. Jā, bet redzi vizuāli, tu redzi lētāk. Varbūt tāda mentalitāte ir, ka cilvēkam tur tie 3 eiro ietaupīt. Pat nevis 3 eiro, bet 6 centi uz tā uzraksta daudz ko maina, bet, labi, tev tur patēriņš būs 2 litri vairāk benzīnam. Bet foršāk taču braukt. Viņš ir klusāks. Viņš ir vienkāršāks uzturēšanā. Viņš ir ziemā, tu viņu paņem un piedarbini. Benzīns mūsdienās varbūt viņš var kaut kādos brīžos būt lētāks uzturēšanā, bet es pieļauju, ka viņš ir pietiekami sarežģīti uzbūvēts, jo arī ekoloģija ir izkārusi benzīna motors. Ne tikai dīzeļiem ir uzlikti ierobežojumi. Ko mēs ikdienā dzirdam? Kvēpi, sprauslas, atgāzes. Tāpēc, ka benzīna motoru mums nav tik daudz. Kas tur vēl ir? Man dūmo, es sačipoju, man dūmo, kvēps šauj, audikam. Bet čipots dīzels, turmīnu. Jā, es saprotu, tāpēc arī pēc tam viņš stāv servisā. Benzīnieki vienkārši brauc. Tur jau tā lieta, redzi, ko mēs mēģinām panākt. Tu saki, ka raudī brauc mierīgi cilvēki, bet te pašā brīdī tu pasaki, sačipo audiku, turbīnu, kaut kādu. Rīktīgi, izšau kvēpu. Nē, taču tu vienkārši brauc. Labi, bet viss ir atkarīgs no tā, es pieņemsim, domāju tā. Ja tu vairāk braukā pilsētā,
Pilsētas režīms ņem benzīnu. Benzīns būs foršāks, pateicīgāks maziem, īsajiem braucieniem. Jā, ātri iekāp 5 km aizbrauc. Ja tiešām sanāk, tur reiz nedēļā nomok kaut kādus 100 km, tad gan dīzels. Reizi nedēļā 100 km. Kas tas ir? Jā, bet tas ir vienā gabalā. Tā kā viens virziens 100, otrs virziens 100, tur papakaļ. Tad tu dīzeli vari paņemt. Viņš paspējas kaut ko tur izpupināties. Jā. Bet cik mums, teiksim, Latvijā, mums kopumā tā valsts ir diezgan maziņa, un cik mums cilvēki reāli brauc tos gabalus? Labi, tie, kas dzīvo tur ārpus pilsētas, jā, viņiem sanāk tur uz veica aizbraukt tikai viens tas brauciens. Bet, pilsētā arī diezgan daudz sanāk nobraukt. Es 2 dienās, kaut 100 km nobraucu Rīgā. Jā, bet pa korķiem. Jā, tā viss tā. Nē, pa šopingiem. Pa darīšanām kaut kādām. Bet jā, Sotaks sanāk pa 2 dienām. Kas ir ļoti daudz īstenībā par Rīgu. Jā, bet atkal te iet runa par to, kā tas Sotaks ir nobrauc kādā režīmā. Tu teiksim, iekāp mašīnā, pabrauc tur 15 km, noslāpē viņu, viņa atkal stāv. Pa to brīdi pa lielu vēl pat dzinējs īsti neuzsil. Ar ko jūs paši braucat? Dīzels. Benzīns. Insane. Bet kāda ir atšķirība 95. un 98. Tas ir laikam dīzeļiem. Oi, godīgi sakot. Tas benzīnā. Tas ir benzīniem. Dīzels vienkārši dīzels. Ir prosti dīzels. Ir traktora dīzels un dīzels. Lieto traktoru dīzeli? Nē. Viņš tikai traktoros jāliek? Nē, viņi var lietot arī mašīnā, bet to tīri likumiski nedrīkst darīt. Viņš ir lētāks bez akcijas. Zemniekiem. Pagaidi, bet kas būs, ja saliet? Pa lielam mašīnai īsti nekas tev nebūs. Bet tevi meklēs menti. Viņi redzēs, kā dārgs Audi, kā pilda traktoru degvielu. No kānas riktīgi. Bet jā, kāda ir atšķirība starp 95 un 98? Māki pastāstīt. Oktāna skaitlis. Oktāna tā ir ķīmiskā... Kas cilvēkiem kas nesaprot pastāstīt, kas... Tu man prasi izstāstīt, ja tu pats nevari, ne? Jā, tāpēc, ka cilvēki daudz stāsta, ka, labi, oktāna skaitlis, viņš kaut kā labāk deg. Bet koncentrācija kaut kāda lielāka vai kas tā kā 95? Viņš ir tā kā lai veicina to salīdzinājumu, pieņemsim, es nezinu, gāze un acetons, kas degs vieglāk. 98. viņš mazliet tā vieglāk ir dabūt viņu pie dzīvības, aizdedzināt. Joprojām cilvēki dažreiz pajautā, kādu labāk lietu 95. vai 98. Uz tās pašas bākas lūciņas pārsvarā ir rakstīt 95, jo 98 vairāk domāts tādiem lielākiem dzinējiem. Kas vairāk var izturēt. Jā, bet ir arī cilvēki, kas lej parastojos dzinējos 98. Teiksim, es pildu tikai 98. Kāda ir starpība? Baigo starpību es nejūtu. Principā 3 tikai maks paliek plānāks. 3 eiro uz pilno bāku arī lielās starpības nav. Man liekas, ka tas ir foršāk, es vienkārši to daru. Kāpēc es to daru, es baigi izskaidrot nevaru. Tu vienkārši... Jā, vienkārši pārmaksā. Tā teikt, brikoli pēc, lai iekšā 98. Jā, man liekas, ka tā ir labāk. Es to tā izskaidroju. Bet redzat, dīzeli tev tā problēma atkrīt. Nē. Jā, vici. Tu iebrauc Nestē, ko tu domā? Tu uzpildi parasto dīzeli vai Eko Pro? Neste māju. Jā, kuru tu pildi? Kāda starpība? Vienkārši kaut kāda pieejaukumi, bet tur nav nekas, ne tie oktāni, nekas tur tāds nemainās. Tu vari ieliet vai vienu vai otru. Jā. Un tu vienkārši paņem pistoli, šņirkt ieliec. Tas pats arī benzīnam. Baigi, nē. Ar 98 tu vari sačakarēt motoru. Nopietni? Čuču. Ja tev tur nepaveicās. Oh well. Bet tagad man liekas, pusrīgai diezgan varbūt aktuāls jautājums. Varbūt viņi nav aizdomājušies, bet īstenībā es esmu pamanījis to, ka kāršēringos praktiski vienmēr ir benzīna dzinēji, jo viņam tā kā benzīns visu laiku jālai iekšā. Jā. Kāpēc jūs prāt tā ir? Te būs tas, ko mēs stāstījām pirms tam. Parasti kāršēringu izmanto cilvēki, kas... ātri kaut kur pārvietojās pa pilsētu. Tā īsā distancija ieliec hops piedarbina. Ātri. Ar kāršēringu es neesmu redzējis nevienu, kas lēnu brauc īstenībā. Viņi visi tur kaut kur īstenībā nevis bembisti trakākie, bet kāršēringu braucēji trakākie. Kāršēringa braucēji un Volvo braucēji. Volvo?
Piedodiet, lūdzu, bet jūs jūs esat tādi. Manai mammai ir bail pāri Sotakam iespiest ar Volvo. Ne, drīzāk kā Volvo braucēji vispār pārvietojās pa ielām. Dažreiz padomā, vai vispār vajag, pat viņš tevi laiž uz gājēju pārējais, vai vajag iet, vai labāk viņu palaist. Really? Ar Volvikiem? Nē, es agresīvas pāris esmu redzējusi, bet, Ja tā ieskatās, tad Volvo ir tādi, No Bembis tā vismaz var gaidīt, ka viņš tulītās kaut ko. Yeah. Bet Volvo ir tādi, kas viņus nevar paredzēt. Bet labi, piedodiet, lūdzu, Volvo īpaši. Jā, mēs esam aizpeldējuši kaut kur. Pa lielam tā distance. Tu iekāp, fiks aizbrauc, noslāpēt. Tur kaut kādi 10-15 km, maksimums 20 pilsētā var būt no viena punkta līdz otram to salasīsies, bet teorētiski, tas, ko teica Artūrs, mazliet vieglāk kopšana. Ziemā nav kaut kādas varbūt problēmas, jo tie auto tur tā baigi daudz nebrauka, akumulātori nelādējās, viņi neuzsils līdz galam. Foršāks ir benzīns. Pilsētā foršāks vienmēr būs benzīns. Tīri šis ir tas iemesls, kāpēc viņi vairāk uz šo akcentēs. Es pieļauju, ka jā. Jā, tā principā tās mašīnas vienkārši izdzīvo ilgāk. Palielam, jo viņas katru dienu kāds, uz priekšu atpakaļ. Jā, mašīna ir augsta, kāds iesēžās gāzi un aiziet. Mēs esam noskaidrojuši šo mistisko noslēpumu, ko mums kāršēriņi neatklāja. Bet runājot arī par kaut kādām tehniskajām apskatēm, es tagad neesmu gājusi tās. Ko tur vispār pārbauda? Ko man nākotnē sagaidīt, kad man būs, nezinu, vai man būs kādreiz sava personīgā mašīna, jo ar kāršēringu īstenībā dzīve ir diezgan skaista. Tev nav jāuztraucās ne par ko, bet ko viņi tur pārbauda? Te ir jautājums, ar kādu motoru mēs braucam iekšā. Pieņemsim, dīzels. Viss sākās to, ka mums ir tā dūmainības pārbaude dīzeļiem. Tas atsevišķais tas boksiņš. Līdz 13 gadam viss notiek kā parasti, pedāls grīdā, viss tur pastāst, cik tev ir tā cietās daļiņas. No 13. gada tev jau skatās, vai tev strādā DPF. DPF? Tas ir tas, kas tur aiztur to visu to kaku, kas nāk no izpūtē ārā. Teiksim tā, filtrs, kas nolasa, cik daudz tev tās. Ne filtrs, kas nolasa, bet kas aiztur. Kas aiztur Kāpēc tas ir vajadzīgs? Lai mēs varētu normāli elpot, lai mums būtu augstas vasaras, siltas ziemas. Tas ir vairāk saistīts. Tikai mašīnām, kas ir virs 13. gada. Virs 13. Šobrīd pārbauda virs 13. Protams, tie filtri nāk visām mašīnām, tur sākot no 5. 4. gada, kā kurai, protams, bet pārsvarā viņi ir. Bet Eiropa ir izdomājusi, ka mēs tagad no 13. gada čekosim, vai tiešām viņi ir. Jaunais ekoloģijas standarts. Jā, nāk tas Eiro 6. Jā. Un arī tie, kas braukā, teiksim, ar autiņiem, kuriem ir Eiro 6, viņiem ir samazināts ceļa nodoklis, jo viņiem ir paaugstināts ekoloģijas tas līmenis. Un tajā pašā brīdī cilvēks maksā mazāk nodokļus, bet viņam mašīna ir tikpat neekoloģiska kā, teiksim, 4. gada auto. Un līdz ar to tagad viņus pārbauda, tagad viņus krata un visi, kad nav tie filtriņi, cilvēkam ir jāmaksā diezgan liela naudiņa. Mums, teiksim, kā auto pārdevējiem, arī papildus sloks, ka mēs tagad pērkam auto tikai ar tiem filtriem pārbaudītiem. Mēs pārbaudām, skatāmies, lai viņi ir vietā, jo, ja viņi nav vietā, tad mums arī tie filtri ir jāmaina. Es nezināju šo. Tā kā šeit ir tādas papildus nianses. Tāds nepatīkams pārsteigums varētu būt, kad, pieņemsim, tu apskati, tev pasaka, ka tā filtra nav. Jā, šogad tev iedod laiku uz gadu, nevis uz mēnesi, bet uz gadu. Bet tas nozīmē, ka nākamajā apskatē tev tam filtram ir jābūt. Attiecīgi, tev ir tas gads, lai tu iekrātu naudu. Pārsvarā vidēji tas viss process varētu būt kaut kādi ap 2000 vidēji. Skatoties arī, protams, kāds automotors. Bet tas cipars kaut kur ap 2 varējās. Vienkārši filtriņš. Jā. Tas nav tā kā kafijas filtrs. Jā, es tagad saprotu, kāpēc varbūt puse braukā ar 4. gada mašīnā kaut kādā. Jā, tas arī ir viens no iemesls, kāpēc cilvēki tagad pamazām pāriet uz benzīniekiem, tāpēc, ka viņi negrib par to domāt, viņi nopērk benzīnu un brauc mierīgi. Viņiem nav nekāds filtrs, viņiem ir sava veida filtri, bet ir starp citu benzīniekiem arī problēmas ar katalizatoriem. Viņi ātri izdeg. Mūsdienu katalizatori diezgan ātri izdeg. Un viņiem sanāk tās izmaksas aptuveni tādas pašas? Plus mīnus. Mazliet lētāks varētu būt tam benzīnam tas katalizators, bet plus mīnus.
Ok, nu to filtru pārbauda. What's next? Kaut ko pakrata un tas vidē? Tālāk jau ir vispēc standarta aprīkojums salonā, kas dzīvībai nepieciešams logi, siksnas, indikācijas panelī, pagriezieni, gaismas. Tad pakrata pastās piekari, eļas noplūdes, riepu stāvoklī, vai nav kāds liekas caurums grīdā. Nu, un tad ir ventilācija. Dabīgā ventilācija. CSDD to neatbalsta. Jā, CSDD nepatīk, ka tev ir kaut kas liekas mašīnai. Jo visi vienmēr baidās un satraucās pirms tām pārbaudēm. Jā, mums kopumā, man liekas, valstī tas CSDD ir vesels tāds pasākums. Cilvēki nervozē kā pirms kaut kāda, eksāmena, kas ir jāliek skolā. Un cilvēkam brauciens uz CSDD ir pašā saknē, nevis no pozitīvās puses, ka cilvēks pārbauda, ka viņa mašīna ir tehniski laba, droša un tā tālāk, bet cilvēkam tas ir vesels izaicinājums. Vai izies vai nē, ak, Dievs. Ja kaut kas būs jāmaksā vai jālabo. Bet atkal jāskatās uz to tā, ka pēc tās pārbaudes tavs auto ir droši piedalīties ceļu satiksmē. Pa lielam forši, ka reizi gadā varbūt cilvēki paši par sevi reizi gadā uz servisu neizbrauc, bet vismaz ir tā piespiedu tehniskā apskate, ka te ir vismaz tas minimums, ka tiešām uz ceļa viss ir forši, droši. Nu, tas ir mūsu labā. Mūsu labā. Jā, nevajag par to. Cilvēki, vai kas iet paši skatas, vai kas pērk mašīnas, teiksim, ar tikko izietiem skatēm. Tas ir tieši tas pats. Viņš nopērk mašīnu, viņš zina, ka viņi pārbaudīja CSDD, viņiem ir kaut kādi normatīvi, pēc kuriem viņi skatās, un ka tā mašīna ir izgājusi pārbaudi. Jā, lai nav tā, ka mēs ejam un pēkšņi kādam ritenis atkrīt Lai mazinātu to faktoru, jā. Protams, arī var notikt, bet visticamāk faktors mazinās. Mazinās, nav izslēgts tomēr. Man vēl ir jautājums, kas mani visu laiku mulsina. Visur saka, ka ir labāk vest no ārzemēm, un Latvijā nevajag pirkt mašīnu. Kā ir patiesībā? Oi, cik plašs jautājums. Kāda ir tā atšķirība starp Latviju, kad tu pērci vai kad tu ievedi auto no ārzemēm? Starpība ir diezgan milzīga. Cenas ziņā vai kaut kādā citā ziņā? Gan cenu ziņā, gan arī tā, kā tā mašīna pati pa sevi izskatās. Nezinu, ar ko tas ir. Protams, viens no iemesliem ir klimats. Jā, es domāju, ka tas ir galvenais iemesls. Protams, viss ir atkarīgs no kurienes tu auto ieved. Pieņemsim, tur tā pati Somija pie jūras vai Zviedrija. Tur nekas diži nemainīsies. Ja mēs skatāmies uz koroziju. Bet, piemēram, tā pati Vācija, Beļģija, Nīderlanda, kur ir siltāks mazliet, tur tā korozija, tā rūsa, tā saucamā, viņi ir mazliet mazāk. Krietni mazāk. Jā, krietni mazāk. Teiksim, ja skatīties mašīnas no Rietuma Eiropas, tad tās mašīnas savādāk izskatās. Tu pat skaties vienkārši to mašīnu vizuāli, viņai tur nosacīti 15 gadi, viņai tur 2010. gada. Viņi vienkārši savādāk. Jā, ja pieņemsim noliek to pašu Audi A4, viens ir ievestais, otrs ir Latvijas. Es nezinu, kā tas strādā, vai mēs Latvijā viņām nesekojam tik ļoti līdzi. Protams, ir mašīnas, kuras tiešām ir koptas visforši, bet pārsvarā tas rādītājs būs tāds, ka tu skaties uz to A4, viņi ir vizuāli vienādi, bet vienam tu gribi palīdzēt, otram tu gribi paspiest roku un pateikt, kāds tu esi malets. Bet tā, atbildot uz jautājumu, teiksim, kāda ir tā lielākā atšķirība, principā atšķirība ir jebkur. Sākot no procesa vispār, kā tā mašīna nonāk šeit, cena ārzemju autiņi vienmēr būs dārgāki, jo pirmkārt tu samaksā par stāvokli, tu samaksā par piegādi vispār, kā tā mašīna nokļuva šeit Latvijā, jo viņas jau neparādās šeit tāpat, viņas neatved kāds par velti, vai vienkārši tās mašīnas pašas neatbrauc autopilotā, viņas kaut kā šeit nonāk. Un kopumā tie autiņi, kas nāk no ārzemēm, viņi ir smuki. Arī ko mēs esam pamanījuši, kad arī no ārzemēm, nezinu, vai tas ir saistīts ar ceļu kvalitāti, vai to, ka mums vajag visur jaunu asfaltu, bet ieguldījuma ziņā ārzemju auto prasa mazāku to sagatavošanu uz to pašu pieņemsim tehnisko apskati. Pārsvarā, mēs tur mainām bremžu klučus un pa lielam uz to arī apstājamies. Tas tāds standarta remonts, bremžu kluči vai kaut kas piekarē, bet tā globāli viņiem tas mašīnas ir labāk uzturēts. Piekrītu arī tad, kad mēs ņēmām no ārzemēm auto. Mēs arī ņēmām laikam, no Vācijas. Tā kā
Cena bija ok, laikam bišķiņa lētāk nekā Latvijā, pat tā kā SSK, bet vismaz mēs varējām būt droši, ka mūs negrib apčakrēt, jo man liekas reizēm SSK, ka tur samelo kaut ko par mašīnas stāvokli. Tu nopērc un vēlāk ir surprise par to cenu, kura jau tā neadekvāta tajā SSK. Tas nav tikai Latvijā, tas ir arī pilns Eiropā. Eiropā nav kaut kāda utopija, kur viss ir lētāk, visas mašīnas labākas, lētākas, nav sarūsējušas un tā tālāk. Eiropā ir pilns ar slīkoņiem, Eiropā ir pilns ar kaut kādiem mašīnām no izsolēm, kas bija sistas. Eiropā ir pilns ar, skaties to pašu kā vertikālu atskaiti, tur ir autiņam, teiksim, kaut kāds 2008. gada Mercedes ML džips, viņam izmaksa ir no 10 līdz 30 tūkstošiem. Tas nozīmē, ka viņš visticamāk bija stipri šķilts. Un tādas mašīnas ir pilns, līdz ar to tur dabūt, atfiltrēt labās mašīnas arī ir darbiņš, kas ir jāizdara. Un, ja cilvēki domā, ka tur tikko no Vācijas nozīmē, ka tā mašīna ir svētajā glītumā, tad tā īsti nav. Galīgi nav. Tāpēc arī ir svarīgi, ka pieņemsim tas autotirgotājs, kas to auto pārdod, jārēķinās tā lietot prece un var atgadīties, jebkas. Tur visi tie mehānismi, viss dilst un viss darbojās. Tāpēc arī ir svarīgi, ka tu nopērci auto ar vismaz kaut kādu garantiju, ka tu vari būt drošs, ka kāds ir to garantiju sniedzis. Attiecīgi viņš ir ieinteresēts, lai to mašīnu nopirkt pēc iespējas labāku un pārdot pēc iespējas labāku. Attiecīgi tev tas ieberziena iespējamība ir krietni zemāka. Tad pa lielam no ārzemēm ir labāk. Vai tomēr viņi foršāk noslēp kaut kādas defektus un vienkārši mēs to nepamanām? Kā nav? Slēpt vispār nav forši. Tas ir nepieklājīgi, tas nav ētiski un tā tālāk. Bet man liekas, nevienu neraustu baigi. Ne? Pieņemsim, mūsdienu realitātēs ir tā, tu to defektu noslēpsi, kāds to defektu atradīs, pilns, nezinu. Tā kā ar vertikālā visdrīzāk var visus defektus. Jā, pirmkārt kā ar vertikālu, otrkārt paņem aiziet uz kaut kādu servisu pārbaudīt, uztais diagnostiku, pacēl pārbaudīt, bet slēpt tos defektus, tas ir mūsdienās tā kā mazliet plaša informācija mums ir loks, tu vari kaut ko ierakstīt, kaut postiņu ielikt, attiecīgi nav jēga baigi riskēt. Katrā ziņā ir cilvēki, kas to noteikti ar to nodarbojās, jo tā ir naudiņa un ir arī tādi, kas mēģina slēpt, bet, lai kaut ko mainīt, ir jāsāk ar sevi un manuprāt, mēs to diezgan veiksmīgi darām. Jūs esat tādi godīgi, jā? Jā, protams. Mēs varam cilvēkiem parādām. Ja cilvēks grib aizvest uz savu servisu, lūdzu. Ja cilvēks grib atskaiti dabūt kā ar vertikālu, lūdzu. Droši. Ja cilvēks grib pacelt, pieslēgt datorus, tur ar saviem mehāniķiem atbraukt, lūdzu, dariet, pārbaudiet, lai tik jūsu pirkums ir drošs. Jā. Jums pastāv tā iespējamība, ka jums nav mērķis cilvēkus izkrāpt vai naudu no viņiem dabūt, kā SSK bieži vien. Jā, cits skatījums uz to dzīvi. Jā, jūs tādi vairāk cilvēciskāki un tomēr, negribētos, lai arī pašam tā atgadās. Īstenībā cilvēciskāk mēs vienkārši gribam to procesu autotirgošanu padarīt tādu, kā tā ir jābūt. Kad tu esi atvērts klientam, tu obligāti piedāvā klientam izbraukt testa braucienu. Tā, ka bez testa brauciena mēs pat īsti... Reti kurš nopērks, teikšu tā. Jā, reti tādi, kurš. Kas negrib vienkārši, es nopirkšu un tad pabraukāšu. Viņi tajā testa braucienā var spiest grib tā kā, vai ir kaut kāds atļautā ātruma robežās. Atļautā ātruma robežās, bet, iesakam šā tad jāturpinsim, ja braucam ar automātu, pamēģini paslaigāt manuāli, jo tāpat mēs dodam to garantiju, ja kaut kas notiks, mums ir jātaisa. Attiecīgi droši izbraucam testiņu, ja kaut kas tur pa ceļam atgadās. Forši uzzinājām, tagad salabosim, ņem, negribi neņem. Pa lielam esam atvērti klientam, lai tas pirkums būtu maksimāli forši un patīkams. Yeah. Un jums, piemēram, ir no ārzemēm vairāk mašīnas vai ir jums kādas latvietis mašīnas? Mums ir tā, ka mums lielākā daļa ir no ārzemēm, es teiktu kaut kādi procenti 80, 90, bet paturpinot to tēmu, kur ir labākas mašīnas Latvijā vai ārzemēs, tad tas nenozīmē, ka Latvijā nav laba mašīna. Ja cilvēks to mašīnu uztur, ja iepriekš ir bijis labs saimnieks un tā mašīna tiešām izskatās labi, tad kāpēc viņai nebūtu tai mašīnai? Un arī Latvijā var dabūt labus autiņus. Protams, dažreiz sanāk pameklēt ilgāk, dažreiz
teiksim, atsakam cilvēkiem, kas grib pārdot savus auto, jo atbrauc piedāvā jau tādus nogurušus autiņus un godīgi pasakam, ka, draudziņ, tu jau negribētu no mums tādu pirkt. Un cilvēki arī to diezgan labi saprot. Tāpēc lūdzu tirgo pats, un šeit tu vari iegādāties labus autiņus. Bet arī Latvijā dažreiz sanāk dabūt labus auto. Tie, kur ir bremzējuši pirms bedrē. Drīzāk centās apbraukt. Jā. Jo, manuprāt, Latvijai nav nevainas, bet tiešām mums tie ceļi tomēr nosaka, manuprāt, tās mašīnas stāvokli. Es esmu ļoti slinka bremzētāja pirms vedrēm, un es, kad cenšos apbraukt, es iebraucu tajā vedrē, kad es viņu cenšos apbraukt. Nezinu, kur ir kaut kāds nerakstītais paradoks vai kas. Bet, ja mums būtu labi ceļi, es domāju, būtu augstāki reitingi, manuprāt. Tas ir atkal piekaras ziņā, jā. Okay, bet piekara ir tāda lieta, ko var forši fiks salabot. Vairāk mūs uztrauc gan tas vizuālais, gan tā korozija, gan arī motora stāvoklis. Jā, mums ir 4 traki gadalaiki. Jā, un vistrakākais ir ziemas sāļi, attiecīgi visi tie rūsas burbuļi. Neviens negrib nopirkt sapūšu mašīnu, kurai varbūt pēc gada, 2 jau ir jāsāk mēģināt. Jā, cilvēks jau pērk mašīnu nevis uz gadu, bet uz 4 gadiem, 5, kāds uz 7, uz 10 gadiem. Un, ja tu sākotnēji pērc mašīnu, kas jau startā ir parūsējis tur visur apkārt, tad diez vai tā mašīna izdzīvos tos 7 gadus. Jā. Būs ieguldījumi, un tu guldies ne tikai tehniskajā daļā, lai salabotu to dzinēju, lai tā mašīna brauc, bet arī ar virsbūvi, un tas ir nebeidzamais stāsts. Tāpēc labāk vismaz iet uz riņķi. Jā, pasargāt no virsbūves problēmām. Un kur ir vieglāk nopirkt auto? Gan jau kā Latvijā, ne? Vai no ārzemēm, kad tu ņem? Te ir kāds ar 2 galiem. Jo, lai dabūtu Latvijā labu auto, arī jāiegulda ir laiks. Tā mašīna ir jāatrod, jābraukā bez mazai visa Latvija, kamēr tu to mašīnu sameklē labu. Un tas arī nav viegli, jo tu apskaties sludinājumā SSA, izlasi auto ir kopts, teicamā vizuālajā un tehniskajā stāvoklī rūsas nav. Mēs atbraucam, skatāmies, tā mašīna ir sarūsējusi. Jautā īpašniekam, kāpēc tā ir norādīts. Tas jau nekas traks nav. Tas jau nekas traks nav. Braukšanai netraucē. Tādi ir bijuši nenormāli daudz. Laiku apskaties 20 mašīnas, nenopērts neko. Tas pats ir ārzemēs. Tur ir laikam risks, varētu būt lielāks. Vismaz Latvijā var arī viņu redzēt dzīvē. Jā, viņi var pataustīt speciāli 5 mašīnas, paskatīties. Pārsvarā, man liekas, daudz riskē, ne? Izčakojot, protams, visu, bet jau tāpat es nezinu. Tāpat, kāda viņi būs tur uz vietas. Ir bijis, pēc bildēm visforši, atskaita visforši, CSDD visforši, aizbrauc, mašīna nav forši. Viss īsi un konkrēti. Tad iztērēji daudz laika, bet tas rezultāts ir 0. Jā, vai ne? Un tas ir traģiskākais. Tāds pa tukšo. Jā. Rakstiet komentāros, kā jums ir bijis ar pirkšanu savu auto Latvijā vai ārzemēs. Varbūt kādam ir kāds interesants stāsts, ko mēs varētu nākamajā podkāstu sērijā izlasīt, jo es domāju, ir tās pieredzes. Jā, noteikti jābūt. Interesanti, ja cilvēki aprastīs kaut kādu savu keisu, kur viņi aizbrauc uz to Vāciju. Jā, un aplauka to auto. Vai arī nopērk. Un prieks, atveda to autiņu atpakaļ šeit Latvijā, bet visādi stāsti bija dzirdēti, tāpēc ierakstiet arī komentāros tos. Jā, droši. Mēs noteikti izlasīsim un pasmēsimies visi kopā. Kāpēc labi, ne? Vai ne? Tāds pēdējais jautājums par Latvijas un ārzemju segmentu. Kāds ir tāds lielākais risks iegādāties mašīnu, kas tikko ir ievesta, bet viņa vēl nav pārbaudīta dzīvē? Praktiski riski ir visi tie paši, kas pērkot mašīnu Latvijā. Tev ir bijušas tās bildes. Tu esi redzējis to pašu sludinājumu, pieņemsim. Un viss tev viņi atnāk tādi, kāda viņi ir. Vienīgais risks, ko tu riskē, tu nevari pateikt, nē, es šito negribu savāct. Jā, tu esi nopircis visu. Tu esi nopircis. Jā, un tad domā pats tālāk, ko darīt. Ko darīt? Ir apskrāpēt, nav apskrāpēt, ir kaut kādi slēptie defekti, nav slēptie defekti. Vienkārši noriskē un skaties, kas būs tālāk. Un pa lielam kaut kādas biežākās kļūdas, ko pieļauj cilvēki, kad viņi meklē savu sapņu auto ārzemēs. Kāda ir tāda lielākā kļūda? Nepārbauda, neizčeko. Man liekas, ka lielākā kļūda, ka cilvēki cer to lētāko. Cerot, ka būs labāk. Cerot, ka būs labāk, jā, jo ne par velti tikpat labi vācietis, viņš pārdod savu auto, viņš viņu ieliek pa zemu cenu, lai viņu pārdot.
Tai pārdošanai ir kaut kāds varbūt iemesls, kāpēc viņi grib viņu pārdot, tīpaši kaut kādam ārzemju, teiksim, pircējiem. Un tikpat labi, tā arī ir cita valsts, pārbaudam mašīnas tikpat labi, paskatāmies atskaites, pārbaudam to mašīnu, ja pārdevējs piekrīt, aizvedam uz kādu servisu pārbaudīt, bet tas arī ir laiks, uz ko cilvēki nerēķinās, un tad viņi vienkārši paņem lidmašīnu, aizlido uz Vāciju, nopērk, un pēc tam saka, ka vācietis viņam iesmērēja autiņu. Un visiem ir laiks pārbaudīt tās mašīnas. Jā. Es pat nezinu, ja man būtu jāizvēlās. Es iet pie jums. Droši mums ir. Es iet pie jums. Tas vienkārši diezgan loģiski skan. Jā, mums ir 80-90% ievestās. Attiecīgi, atnāc apskaties, nepatīk, neņem, neriskē neko. Mums ir pilns ar piedāvājumiem, tur Audi, BMW. BMW mums arī ir. BMW mums arī ir. Attiecīgi izsteigā, apskaties, pasēdi, izbraukājies, saproti, kas tev patīk, kas tev nepatīk. Pārbaudi turpat uz vietas, visu forši, spiežam rokas, brauc mājās. Nu jā, nav tev tā čakara, tev nav jāmeklē, tu aizēji pie profesionāļiem, tevi negribēja aptīt tevi ap pirkstu no sērijas, un man liekas mazāks penteris. Mazāk klaušu. Mums arī tādi cilvēki ir. Viņi atbrauc pie mums, teiksim, paskatās kaut kādus modelīšus, saka, es gribu apskatīties vēl citur. Droši. Cilvēks aizbrauc uz Kuldīgu, cilvēks aizbrauc uz Liepāju, uz Daugavpili, ja pirmā nedēļa bez mašīnas, otrā nedēļa bez mašīnas, un tad cilvēks atnāk pēc 2 nedēļām, čau, nu, kas jums ir jauns? Nu, šitais foršs modelis, labi, formējam augšā. Līdz ar to, ja gribās pameklēt, izvēlēties, apdegties droši, vienmēr dodam iespēju, gaidīsim pie nākamā auto iegādes. Jā. Nu super, es domāju, ka mēs varam noslēgt pirmo epizodes mūsu podkāsta. Kā saucās podkāsts mums? Nebrauc virsū. Nebrauc virsū. Manuprāt, ļoti labs nosaukums podkāstam, un pirmā epizode mums ir galā. Kādas sajūtas? Foršs ir, ko daudz vēl pastāstīt, jo tā tēma, man liekas, autotirgus ir plašs. Tur ir nenormāli diskutējumi. Bez robežām, līdz ar to tiksimies nākamajā epizodē. Jā, jo man liekas, ieguvām it kā kaut kādas atbildes, bet tajā pašā laikā vēl kaut kāds papildus. Vairāk jautājumu. Jā, nu super, paldies, puiši. Paldies skatītājiem. Droši jautājiet apakšā komentāru sadaļā, ja jums ir kāds jautājums puišiem vai man, bet nu labāk puišiem, es jums par mašīnām neko diži daudz nepastāstīšu. Vairāk jautās tev. Jā, un es jums. Vairāk patīk. Un es jums, un jā, droši piesakojiet mums sociālos tīklos un nepalaid garām nākamo epizodi. Atā! Čau! Čau!